Sveicināti visiem! Šobrīd brīnišķīgajā dienā, -10 gradi ārā, esam atbraukuši Jelgavā, Patversmē ķepu-ķepā. Šodien esmu ar savu kolēģi, varam tā teikt, Aju Nagli. Sveicināti visiem! Šodien mēs runāsim bilingvāli, как на русском, так на латышском языках. Jā, un tad šodien atbraucam šeit, lai pirmam kārtam parādītu jums, kā notiek dzīve Patversmē, kas šeit notiek, kas notiek ar dzīvniekiem, kā viņi tiek uzturēti, kā arī, kas svarīgi, parunāt par svarīgu tēmu, kas nesen arī Aja publicēs savos sociālos tīklos, it īpaši par to gadījumu, par ko viņa arī stāstīs, par to Patversmē, kur te bija situācija ar tiem kaķiem nepatikama. Bet kopumā mums jārunā par dzīvnieku aizsardzību Latvijā. Jā, tieši tā. Un nepavēltu arī Aja šeit kopā ar mums, jo viņa tagad mācās jurisprudenci, vai ne? Jā, tā kā drīz arī būs jurists. Un arī no tās puses arī ieskatīsimies tajā problēmā, kas notiek pašlaik. Un kopumā arī mūsu pastāvīgas laikā parādīsim jums gan kaķīšus, gan zirgus, sunīšus un visu kaut ko. Ну, arī mēs divi būsim кадры arī. На самом деле, когда приехала в Кеф-Кефа, мне всегда казалось, что обычно в приютах вот собачки, кошечки, да, ну, может быть, какие-то хомячки. Но когда я здесь видела огромное количество лошадей, уток, гусей, птиц, козы. Тут огромное количество коз, и их Гундага, воды Тая, умеет их звать. Они просто толпой бегут. Это вообще потрясающе. Поэтому предлагаю начать. Jā, sāksim. Un uzreiz teikšu, ka gribu jūs noskatīties līdz galam, jo arī pašā podkasta beigās mēs arī pastāstīsim par iespējām, kā jūs varat atbraukt. Varbūt ar kādam dāvanam, varbūt atbraukt pastaigāt ar kādiem sunīšiem, vai arī, kurš zina, varbūt adoptēt. Кстати, ты говоришь о том, что погулять с собачками, но это такой очень важный момент, что гуляют с собачками волонтеры, а на волонтера надо учиться. То есть Патверсму предлагают курсы, которые может пройти каждый человек, достигший 14-летнего возраста. И это на самом деле такая очень ответственная задача, потому что к тебе животное привыкает, ты берешь на себя определенные обязательства, да, как часто ты будешь приезжать и выгуливать собаку. Но я думаю, что мы, когда встретимся с Гундагой, можем более подробно об этом узнать, потому что действительно собачкам нужна забота, и не все работники приюта могут чисто физически с большим количеством собак погулять, поэтому если у людей есть возможность приезжать и гулять, это было бы круто. Tā, tad pirmā mūsu pietura būs pie zirgiem. Apskatīsimies, kā viņam tur klājās. Un es jau paspēju starp citu pajautāt arī darbiniekam, cik šeit atrodas dzīvnieki. Un viņi pastāstīja, ka ap 100 suni, tikai suni vismaz ap 100 ir. Un liela daļa arī ir seniori. Да, к сожалению, есть такая проблема в приютах, что люди не так охотно хотят адаптировать уже взрослых собак, да, конечно же, все хотят щеночков или более молодых собачек, и, к сожалению, собаки, которые попадают уже в приюты в таком преклонном возрасте, к сожалению, ну, так сказать, заканчивают свою жизнь здесь. Viņi arī stāstīja, ka tur ir kāds sunītis, kuram bija 17 gadi, starp citu, un viņš arī lielāku daļu no dzīves šeit un pavadīja. Bet labi, iesim tad pie zirgiem, skaties, kā viņam tur ir. Tā, nu tagad atnācam pie zirgiem, kur stāv 5, 6 zirdziņi, ļoti skaisti. Un tad pirmais jautājums, par ko es gribu uzreiz pajautāt, tad, kā pieminēju, tu mācies tagad uz jurisprudenci, vai ne? Tad jautājums būs šāds, kāpēc tu izvēlējies tieši tad runāt un veltīt laiku, lai pētītu un runāt par problēmu, kas ir saistītā ar likumdošanu tieši ar dzīvniekiem? Знаешь, на самом деле история, в которую я попала и узнала, и столкнулась с проблемой в законодательстве касательно защиты животных, она случилась несколько лет назад. И я уже рассказывала о том, что это то видео, с которого узнал у меня весь интернет. И это касалось одной собаки, которая сидела на цепи. Я увидела этот пост на Фейсбуке.
Меня это очень задело, и я подняла этот вопрос в медийном пространстве. На самом деле, было это одно из первых моих видео вообще в социальных сетях. Оно набрало 3 миллиона просмотров, огромный отклик. Я писала заявление в полицию. Этот случай вообще был в Augstdaugavas новоце. Вот. Но мне пришел отказ о возбуждении какого-то дела. Потом, после истечения какого-то времени, со мной связывали защитники животных и попросили поддержать медийно. Я уже на тот момент развивалась медийно, поддержать один из законопроектов касательно защиты животных. Это было 2 года назад. Я тогда ездила в УЛБ, встречалась с Илзой Джонсоном, мы записывали с ней контент на эту тему. И меня постоянно как-то возвращало в эту тему. И когда я уже начала учиться на юридическом, так сложилось. Вот самое интересное, что я пошла в сентябре учиться, и в середине сентября я увидела пост Гунды на Кепу Кеп о том, что они планируют закрываться вообще, потому что они живут на пожертвования. И мы должны понимать, что у нас в стране животным дают, реально 14 дней жить в приютах. Это то время, когда оплачивает государство их здесь пребывание. И после этого приют на свое усмотрение может рекламировать с животными так, как он посчитает нужным. Да? И знаешь, сейчас в законе тоже такая есть интересная вещь, что оплачивают первые 14 дней, но обычно, когда попадают животные в приют, они проводят время это на карантине. И, соответственно, у них нет возможности встретиться со своими потенциальными хозяевами. И получается, что через 14 дней, если приют не выбрал политику no kill, то животные просто усыпляются. И есть абсолютно страшные гадаемсы, когда привозят в разные приюты животных, их оформляют задним числом, чтобы быстрее усыпить. И еще более страшный гадаемс, я тебе сейчас расскажу. Сейчас я показывала вот эти вкусняшки, которые я привезла. Это производят их из натуральной рыбы. Один наш местный производитель, они продаются в Латвии, он продается на экспорт. Свою продукцию. И мы с ним вчера разговорились, когда я забирала товар. И он говорит: слушай, я приезжала в один приют, я не буду называть, что это за приют, но в нем я тоже была. И он сказал мне, что вот хотел привезти замороженный фарш, но они сказали, что мы не можем положить замороженный ваш фарш для животных, потому что в этих холодильниках лежат трупы собак. То есть просто вдумайся, да, в вообще масштаб проблем. И самый важный момент, что сейчас no-kill патверсмы — это только частные патверсмы. Наша политика государства давать жизнь животным 14 дней. Это надо менять. Starp citu, man arī stāstīja darbiniece, ka šeit viņiem ir tā no-kill politika, ka šeit viņi uztver arī pēc 14 dienām tas dzīvniekus. Jā, tā kā 100 suni uzturēt, viņi stāstīja to stāstu, ka viņi tur gandrīz bija uz robežas, lai pazaudētu to statusu, kas ir patversmes status, dēļ tā, ka tur bija pārpildīts jau ar tiem suniem. Bet jautājums ir, tad tu mācies tagad uz juristu, ja? Tu pabeigsi to dabūs grādu, tu arī turpmāk turpināsi un tev ir vēlme attīstīties tieši šajā problemātika, un tev ir vēlme strādāt, vai kāds ir tāds plāns? Скажу так, то, что закончу мысль про Кепа. То есть получается так, то, что я пошла учиться, да, на юридический, и увидела там информацию как раз в сентябре о том, что Кепа хочет, вынужден закрываться, не хочет. И я обратилась к ним, приехала и начала разговаривать и разбираться в этой проблеме. То есть если мы сейчас говорим, что сегодня 17 января, то условно 5 месяцев назад я начала вникать в эту проблему, и после чего я поехала по Латвии по приютам, да, смотреть, какая есть реальная ситуация. И так к этому пришла. Поэтому хочу это продолжать. Но это, конечно же, не единственный вопрос, над которым я работаю. И их много, и их будет много, но на чем-то одном фокусироваться, конечно, я не планирую, но
сейчас я считаю, что в данный период времени, когда мы собрали 35 тысяч подписей на Манабаус, чтобы в гражданском законе был изменен статус животного, потому что сейчас животное у нас приравнивается к вещи, к имуществу, да. Соответственно, я эту тему буду освещать. Идут юридические комиссии, следующая комиссия юридическая в начале марта, поэтому, конечно, моя задача сейчас всеми способами в первую очередь освещать и говорить об этой проблеме, чтобы общество не забывало о том, что есть такая проблема, и ее надо решать. Nu, skaties, tu kā cilvēks, kuram nu, teiksim, tā ir balss Latvijā, tu nodarbojies ar mēdījiem, bet lai būtu arī priekšstats cilvēkiem, kas skatās, jo droši vien skatās gan arī mūsu debašu turnīra dalībnieki, gan tava auditorija skatās. Nu, respektīvi, būs gan jaunieši, gan pieauguši cilvēki. Tāpēc, lai būtu tā pievienota vērtībā, tas jautājums, ko mēs, kā cilvēki, kuriem nav varbūt tik skaidrs tas balss, vienkārši kā cilvēki, kuri dzīvo, ko mēs varam izdarīt, lai palīdzētu arī patvērsmei. Izņemot to, ka mēs varam vienkārši zaudēt naudu, ziedot naudu, par ko mēs arī pastāstīsim, bet kopumā, ko tad mēs varam izdarīt? Ну, на самом деле, в первую очередь, тут вопрос социальной ответственности, как попадают животные в приюты, да, то есть мы понимаем, что большая часть животных попадает не потому, что, к сожалению, там умирают хозяева, да, или по каким-то другим причинам, а потому что люди относятся достаточно безответственно, да, и отказываются от животных. Животное может надоесть, от животного можно устать. Люди решили переехать, им некуда деть животное, и поэтому мы, как люди, в первую очередь, что мы можем делать? Относиться ответственнее, да, потому что когда ты выкидываешь это животное, если оно попадет в no-kill патверсмы, и у них будет место принять этих животных, да, то тогда у этого животного будет шанс на жизнь. Но а если оно попадет в какой-то приют, который не придерживается такой политики, а придерживается политики государства, которые дают на жизнь животным только 14 дней, это несправедливо. Поэтому мы, как люди, в первую очередь должны думать об социальной ответственности. Ot, starp citu, tagad arī redzam, ka brīvprātīgi atbrauc vienkārši pastaigāties ar suniem, izklaidēt mazliet. Tā kā, ja jums ir vēlme, arī pēc tam paņemsim komentāru no vadītājas, viņa arī pastāstīs, kādas iespējas pasaulē, lai jūs arī varētu atbraukt, mazliet pastaigāties ar sunīti, varbūt dabūt sev jauno draugu arī. Un tagad mēs atnācam pie durvīm, un aiz tiem durvīm ir tieši vieta, kur dzīvo sunīti. Un šeit, starp citu, ļoti labi rakstīts, jā, krieviski, angliski, latviski, vairākas citāts, jā. Un pieņemsim, man baigi patīk šīs, jā, ienāc tāt, ja esi tam gatavs, atbildību nevar nopirkt par naudu, atceries, arī viņam ir tiesības būt. Un tieši korelē ar mūsu šodien sarunas tēmu, vai ne, ka par tiesībām, kā arī dzīvniekiem ir tiesības būt. Tieši tā. Tātad, nu jūs dzirdat jau, ka vairāki suni, jā, viņi kliedz, nepastami cilvēki atnāca. Un par ko tagad gribēju parunāt? Es, kad mēs tikko atbraucam, parunāju ar vienu no darbiniekiem, viņi pastāstīja sekojoši, ka tieši par tiesībām runājot, ka viņi pateica simts galvi, pieņēma to likumu, ka tad tie sunīši, ko jūs visi tagad redzat, jā, ka viņiem jādzīvo, ka viņi nevar dzīvot kopā, jā, ka viņi savā veidā ir izolācija. Un ka viņiem ir paša sava tā kā neliela istabiņa, un nu, viņi šeit būtībā nestaigā, tikai aiz žogiem šeit viņi staigā, un pat tajos vairākos istabiņas viņam arī ir tie žogi. Tā kā viņi būtībā kopā nepavada laiku, kas it kā ir проблема, vai ne? Да, то есть проблема нормативных актов в данном, да, случае, что есть запрет на социализацию собак, ну, за исключением, если не из одного домохозяйства, в том, что собачки не могут между собой социализироваться. То есть мы видим вот несколько клеток и общий лаукуминш, и раньше можно было их выпустить, ну, те, кто между собой ладят, и они могут вместе побегать, как-то пообщаться, поиграться, то сейчас они не могут этого делать, да, то есть, но при этом, знаешь, не будет правильно с моей стороны только наговаривать о том, что у нас
есть одни проблемы в законах, да, но также, конечно же, нормативные акты улучшаются в пользу животных по содержанию, да, по размерам клеток, и э, это большой плюс. То есть мы можем видеть, что есть клетки. Видишь, такие двойные собачки живут и внутри, и они могут сюда выходить также на террасу. Вот там подальше живут сеньоры, если не ошибаюсь. Varam redzēt, kad visi tie, kā visi tie notiek, ja, tad ir tie diezgan lieli laukumi, bet, kā jūs varat redzēt, tad tikai viens suns var staigāt, ja, tā kā viņi nelaiž ārā no tas istabiņas, lai viņi būtu kopā. Un šeit pie tam maiņam arī rakstīts, ja, tā kā biogrāfija neliela par katru no sunītiem. Re, kur Meisons, Рэмбо, tur viss kaut kāds notiek. Хочу обратить ваше внимание и людей, которые ездят в приюты, что самая лучшая такая термоизоляция – это сено для собак. И вот тут вот оно накидано, вы можете видеть. И очень важно для тех собак, которые живут на улице, чтобы у них было сено. Да? То есть если люди в своих городах по всей Латвии, вот они приезжают в приюты, пусть обращают внимание на наличие сена. Потому что я была в приютах, когда уже была минусовая температура, и я видела, что собаки просто на бетоне спят. Да? Это, конечно, абсолютно неприемлемо. Tad, kā mēs runājam, es pamanīju, ka tur ir rekuru uzreiz, man liekas, brālīši vai māsas Bona un Bardaks. Un kā man pastāstīja, starp citu, ka šajā patversmē tad dzīvnieki, kas šeit ir uztverti, tad, ja jums gadījumā ir vēlme atbraukt un atrast savu draugu, tad man pastāstīja, ka šeit viss notiek tā, ka viņi visi ir čipēti, ka visas vakcinācijas, viss ir izdarīts, ja, ka jums par to pat nav jāuztraucās, ja, ka viss šeit ir izdarīts un būtībā gandrīz visi dzīvnieki no tiem, ko jūs tagad redzat, tad viņi ir absolūti jau gatavi, lai arī atrast sev mūžīgu māju. Да, готовы к адаптации полностью. Это, конечно, все в соответствии с законом. Все с чипами, с прививками, поэтому все животные готовы. Может быть, пойдем дальше тогда, козочкам? Да. Чау! Чау. Привет! Какие щеночки, посмотри! Посмотри, какие щенки! Ручки очень рисовать. Смотри! Надо потом в Гундаге будет спросить, что рисовать. Смотрите, какие! Смотрите! Tad, ja kas stāstīja, tad pie katra mājiņa ir arī pielimēts tā fotografija, neliela biogrāfija. Šeit arī viss ir čips, kāds ir dzimis. Kas ir interesanti, ka man stāstīja, šeit dzīvnieki ir atvesti no visas Latvijas. Rezekne, Latgale, tā kā no visas Latvijas arī šeit nonāk dzīvnieki, kas ir sarežģīta situācija. Эти козочки – это просто моя любовь. Я когда первый раз их увидела, из Гундага позвала, они бежали сюда всей толпой. Так удивительно, правда, представить, что такое количество козочек может жить в Патверсме. Гундага, расскажи нам, как оказались тут столько коз? Одна часть, первые козы, у нас получились то, что они изъяты были, из-за того, что не было куда их деть. Ну, потом мы медленно, уверенно, сейчас как раз мы купили нового козла для того, чтобы делать козье молоко и козий сыр это на будущем, чтобы как-нибудь обеспечить приют. Поэтому что финансирования от государства у нас нет. Нам надо думать самим какие-то-нибудь способы дополнительные, на чем заработать деньги для приюта. A kā notiek ar viņam, viņus cilvēki vienkārši brauk pakaļ, lai adoptētu skāzes, vai viņi visu dzīvi šeit pavada kopīgi? Jā, no kazām mums ir adoptētas 4 āži un 7 kaziņas, bet ņemot vērā to, ka šīs visas ir vešķernas kazas, tad viņām nav nekāda tirgus vērtība. Rezultātā cilvēki principā nav interesēti pēc kazām, tāpēc, kad tas viņu izsvalkums dienā ir aptuveni 2 litri ar pienu, jo tās ir vešķernas kazas, tās būtu zānes kazas, tad tas būs 4 un vairāk litri. Bet cik tās ir vešķernas kazas, ko viņām nav. Kā neizglītotam cilvēkam pastāst man ar to pienu? Jūs tirgojat ar to pienu vai kas ar to pienu? Vēl nē, nākotnē plānojam.
plānojat tirgot ar pienu, Jā. ja? Un arī, tā kā lielveikalos vai kā, vai... Nē. Es saku, kā neizglītotam cilvēkam, jo es baigi par to nezinu, tāpēc arī tas jautājums rādas. Lai varētu tirgot lielveikalu, mums būtu jābūt kā minimums 1000 galvu ganāmpulkam. Mums ir šobrīd 42 kazas. Tas ir doma vairāk kā māržotājiem aptuveni šādā formātā. Tā ir tāda nākotnes attīstības vīzija uz doto brīdi, jo saprotat esošo situāciju valstī. Valsts kā līmenī mēs saprotam, ka ir smagi pēcpusē, lai neteiktu savādāk ar suņu un kaķu jautājumu. Arī ar lauksaimniecības dzīvnieku jautājumu. Un tad rezultātā, lai mēs varētu kā nekā uzturēt suņus un kaķus, kas atrodas patversmē, mēs šobrīd domājam, papildus variantus, kādā veidā nopelnīt, lai mēs viņus varētu uzturēt. Un vēl jautājums, mums skatās gan jaunieši, gan arī pieauguši cilvēki. Jautājums būs, ko mēs varam izdarīt, lai mums palīdzētu. Mēs saprotam, kā mēs varam ziedot. Jā. Kas vēl ir, kādas vēl ir iespējas, ko mēs varam izdarīt? Dzīvnieku adopcija, tas ir pats primārākais un pats lielākā prioritāte, jo mēs esam izdzīvojuši 1. janvāru, kas jau ir daudz. Tas nozīmē, ka mēs esam samazinājuši dzīvnieku skaitu patversmē ar adopcijām, panākot to, cik mums viņi šeit juridiski drīkst atrasties uz doto brīdi. Jo tā vietā, lai valsts risinātu esošās problēmas, viņa patversmēm liek jaunas un jaunas normatīvas. Kā rezultātā vislielākā palīdzība šobrīd ir adoptēt dzīvniekus no patversmēm, jo, būsim godīgi, ir ļoti lielas dzīvnieku uzņemšanas rindas patversmē. Tas nozīmē to, ka ir ļoti liels skaits to dzīvnieku, kas šobrīd atrodas vai nelabvēlīgos apstākļos pie īpašniekiem, kurus vajadzētu izņemt, bet viņus nevar izņemt, jo viņus nav kur likt. Un tas šobrīd ir šis te apburtais aplis. Mēs juridiski dzīvnieku patversmēm liekam ar vien jaunas normatīvas, ar vien jaunu birokrātiju, bet dzīvnieku audzētājiem, dzīvnieku pavērotājiem, dzīvnieku ražotājiem normatīvie akti, diemžēl, nav mūsu valstī nekādi. Vispār nav. Kā rezultātā viņus īsti nekontrolē, uz viņiem attiecās tikai ministra kabineta noteikumi, tie paši, kas par to mirstīgu. Un kārtu es zinu, ka dažas patversmes ir te iespēja atbraukt, pieņemsim dažas stundas tur pastaigāt, izskatāt. Jums arī iespējams ir, jā? Mēs esam atvērti katru dienu no 11 līdz 4. Un vienmēr gaidām ciemiņus, kas ir gatavi aktīvi pavadīt laiku, iziet pastaigāties suņiem, atnākt samīļoties, pakomunicēt tam pašām kazām, aiziet samīļot kaķus. Nu tā. Jā. Un īsumā par to... Un tad par pašu adopcijas procesu. Ja, lai cilvēki arī būtu gatavi, ja gadījumā kāds gribēs atbraukt, tad īsumā kā tas notiek? Cilvēks atbrauc uz vietas, viņš iepazīstās ar konkrēto dzīvnieku, kuru viņš gribētu ņemt. Pēc tam viņam tiek iedota anketa. Viņam ir jāizpild nedaudz vairāk kā 20 jautājumi no mūsu puses, lai mēs kaut nedaudz varētu pārliecināties par šī cilvēka gan godaprātu, gan zināšanām, gan vēlmi rūpēties par šo te paņemto dzīvnieku. Tagad nevaru. Labi, bet tagad nevaru. Un tad jau tālāk cilvēks atbrauc uz mājām. Viņš tiešām pārdomā, ka viņš tiešām ir gatavs rūpēties par dzīvnieku. Viņš mums atsūta foto video, kur dzīvnieks dzīvos. Viņš apstāsta, kur viņš to savu dzīvnieku plāno barot. Ja tas ir suns, tad pie kura kinologa viņš plāno doties. Tad, kad cilvēks šo te visu ir izdomājis, viņš ir sameklējis, viņš ir sapratis, viņš ir izrēķinājis savas finanses, viņš zina, man viss sanāk. Es tiešām varu adoptēt atbildīgi dzīvnieku, un es tiešām zinu, ka es par viņu varēšu parūpēties. Tad jau cilvēks brauc atpakaļ pie mums, paraksta adopcijas līgumu un brauc uz jaunajām mājām. Jā, forši. Paldies. Adopcijas maksa kāda ir? Prātīgs ziedojums. Mums nav adopcijas maksas, nekad nav bijusi un nekad arī nebūs. Jo savādāk tā ir pirkšana un pārdošana uz adopciju. Būsim godīgi. Man ir svarīgi to, lai tam dzīvniekam aizbraucot jaunajās mājās, lai tas saimnieks tiešām ir jau nedaudz izglītojies un turpināt gatavs izglītoties šo savu dzīvnieku arī tālāk. Ņemot viņu mājās, jo tā ir liela atbildība. Гундага, мы сегодня хотим прорекламировать котов несколько на адаптацию. Да. Tev ir kaut kādas idejas, kuras mēs varam noreklamēt? Я вас отправлю девушкой, вы можете прорекламировать. У нас сейчас коты, учитывая этот холод, перетасовались на главный дом. Для того, потому что там минусы, мы там сделали генерал, потому что занесли какой-нибудь вирус очередной раз. И учитывая, минусов, у нас коты сейчас в главном доме тусуются.
Рекламировать. Рекламировать. Все, я сегодня уже... Я вся неделя просто рабочая. Гундага, можешь рассказать, как вот эти собачки, видно, что это молодые песики, как они Это попали? молодые собаки, им 5-6 месяцев, они к нам попали из Латгалии. Нам позвонила другая организация, Анефайц Адапта, и спросила, можем ли мы их принять, потому что им физически некуда их деть. При этом они полуантисоциальные, это означает, что то, что с ними надо продолжать еще работать, социализировать. Но, к сожалению, да, такие случаи бывают. У нас и в лесу есть сейчас тоже со стороны Латгалии привезли 4 больших собак уже взрослых, больше, чем года, которые также антисоциальны. Что это означает? Это означает, что есть огромная перепродукция животных, и закон это никак не регулирует. Нет регуляции, которая работала бы. И итог получается, то, что страдают животные, у нас скоро опять будет, точнее уже есть стады, которые собираются собаки. И это уже будет и опасно и для людей, и для домашнего скота. Поэтому что всего больше опасность именно для тех же самых коз, овц. Это не волки, а это дикие собаки, потому что им нет страха, и они убивают эту козу или овцу не из-за того, что хочет покушать, это одно, но второе для веселья. Это означает то, что они будут больше и больше такие случаи тоже. И именно опять из-за того, что Земкоп и Бессмыслие не выполняют свою работу. Мы об этом им говорили. Есть очень много ситуаций, когда уже собаки собираются стадом. Это первое поколение, их еще можно приучить рукам. Но та поколение, которое будет вторая, это еще через полгода будет, которая вырастет, их уже приучить рукам будет намного раз тяжелее, и они станут намного раз опаснее для людей. Потому что если волк, он от человека все-таки боится, собака нет. Гундага, у меня вопрос. Ты сказала о том, что из Латгалии привезли вот собак, что этих, что больших 4, почему привезли к вам из Латгалии? Потому что мы no-kill приют, потому что мы работаем и с такими собаками, которыми тяжело работать. Мы работаем и с агрессивными, и с проблемными собаками, потому что это огромный труд, во-первых. И во-вторых, для этого надо все-таки знать, что ты делаешь. Потому что есть очень много разных способов обучения собак, но именно с пугливыми собаками, антисоциальными собаками. При этом из-за этого, которые с нами агрессивными, с ними для того, чтобы их можно было отдать на адаптацию, с ними надо очень много работать изначально. Ну подожди, есть в Даугавпилсе приют, есть в Аugšdaugavas Новац приют, и ладно, в Резекне он там маленький, мы вообще там Резекне не считаем. Как ты вообще? Переполнены, да? Переполнены. У нас в Латвии не хватает мест в приютах. Сейчас тоже только что была ситуация, когда мне звонил ПВД, попросил, сколько собак я могу принять. Очередной раз они выбирают собак из заводчиков. Я говорю, честно, на данный момент труба, могу мало. Реально труба, потому что некуда поставить. У нас столько рабочих, сколько есть, при этом на улице зима. Это я не могу все лесные вольеры заселить по 5-6 штук маленьких собачек, пусть они там живут, тепло. Но на данный момент холодно, не могу. И мы взяли вчера 6, я говорила с ПВД, и они сказали, что у них, в принципе, на данный момент ситуация такая, что они каждый же день могли бы выбирать животных, но им некуда их деть. Это, к сожалению, та реальность, с которой мы сталкиваемся. И при этом это заводчики, это типа родословная. Мы уже с этим сталкиваемся последние 2 года. И ситуация, к сожалению, очень-очень плохая. Потому что контроля-то нет. До сих пор контроля нет. Ну, это вопрос к тому, что вопрос дзивной квайсердзибы, насколько это большая, вообще глобальная проблема, и что их много, и то, о чем говорит Гундага, на самом деле так и есть. Абсолютно заводчики никак не контролируются. То есть, что у нас происходит? У нас общество хочет там каких-то породистых классных собачек. Модные были йорки, модные сейчас там той-терьеры и еще какие-то людей, которые заводят этих собак, они никакими нормативными актами не обкладываются. То есть, к примеру, Гундага и другие патверсмы, они обязаны выполнять кучу нормативных актов по содержанию животных. При этом заводчики не должны это делать, да? И реальная ситуация, когда ПВД вынимает этих животных, их надо куда-то на содержание отдавать, и поэтому приют все переполнены. То есть...
Es sapratu, ka jums ap 100 suniešiem, ja? Jā. Kaut kur. Vidēji, ziemas periodā vidēji mums ir 80 līdz 100, vasaras periodā līdz 150, jo vasaras periodā tomēr arī izspalvēnos, būtu spalvēnos suņus to var turēt ārā. Arī pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā mēs gājām no savas puses palīdzēt pārtiks veterinārijām dienestam, palīdzēt valsts institūcijai kā tādai, uzņemot bez atlīdzības šos dzīvniekus. Par vakardienas suņiem ir pirmo reizi dzīvē, mums ir noslēgts līgums ar pārtiks veterināro dienestu, ka viņi līdz tam brīdim, kamēr izskatīs savu komisiju administratīvo par katru sunīti, mums samaksās 10 eiro dienā uztur naudu, kas jau ir aplauses studijā. Līdz šim mēs to vienmēr esam darījuši bez maksas, jo nav bijusi iespēja valstī par šo sekli kādu finansējumu. Šobrīd mēs taisnā tekstā arī viņiem pateicam, mēs nevaram paņemt bez maksas. Man arī nav miljonāru vecētiņu, no kura paņemt šos līdzekļus. Vēl šobrīd būs jāmeklē līdzekļi priekš šo dzīvnieku ārstēšanas. Jo to valsts šobrīd, diemžēl, nevar atļauties sekt. Viņiem nav tādas iespējas. Godīgi teikt, mēs esam dzīvnieku aizsardzības organizācija jau ar 15 gadu stāžu. 2020. gadā mēs vēl redzējām gaismu tuneļa galā un teicām, būs ok, mēs tiksim kaut kā ar šo visu galā, atnāca Covid. Kļuva ļoti moderni strādāt no mājām un ņemt mājās dzīvniekus, kas nozīmē, ka papildus audzētājiem bija iespēja gūt peļņu, jo mēs kā platvērsums bija ļoti daudz gribētāju, bet mēs esam tie ļaunie, kas tomēr atsījā tos cilvēkus, kuri nav gatavi sunim. Mēs viņiem tā arī pasakām, ka viņiem ir jāpalāc, viņiem ir jāpamācās, viņiem ir tiešām jāpadomā, vai viņš ir gatavs šo dzīvnieku ņemt. Bet tā bija lielākā audzētāja peļņa, jo lielākajai daļai šo te dzīvnieku ražotāju primārais mērķis ir pārdot dzīvnieku, šādā veidā gūstot peļņu. Un kā rezultātā šobrīd šādi te audzētāji, diemžēl, kļuva arvien vairāk un vairāk un vairāk. Viņi ir sardušies šobrīd katrā pakšķī. Pēdējo reizi es skatījos, mūsu valstī bija tikai 870 kaut kādas tur suņu audzētāvas klubu. Un tātad katrā klubā, cik mums var būt, tas ir labs jātājums. 5, 10, 15, 20 cilvēki, kuram katram mājās varbūt no vienas kuces, laikam rekords mums bija audzētāva, kurā bija 104 suņi. Tas tikpat daudz ir patvērsmē, paši saprotai. To audzētāju starp citu izņēma, bet šobrīd, ņemot vērā normatīvu akta iztrūkumu, viņi turpina strādāt, viņi turpina pārdot dzīvniekus, viņi turpina nodarboties ar dzīvnieku vaislu, un mums ir šī problēma, ka nav nekāda instrumenta, kā viņus apturēt. Ne mums, ne pārtiks veterinārajam dienestam, ne policijai nav instrumenta. Lai būtu instruments, ir vajadzīgs likuma grozījums. Likuma grozījums, diemžēl, Zemkopības ministrijā marinē, mana personīgā pieredze, es braukāju uz sēdēm no 2019. gada. 7 gadi. 7 gadi, jā, es braukāju no 2000. Runas pagaida, jāpastrādā. Tūlīt iesim mazliet, kur Omīte tev gaida. No 2019. gada, jā, es braucu pat personīgi uz Zemkopības ministrijas sēdēm. Mēs runājam par normatīviem aktiem, par to, ko vajadzētu darīt. Ar juristu gatavojam dokumentus, sniedzam iekšējo dokumentus. Saņemam deputātu solījumus. Un čušs vien senāk. Nav. Rezultāta nav. Nav kāpēc? Tāpēc, ka tas īstenībā ir milzīgs bizness. Tā ir ļoti milzīga ēna ekonomikas daļa. Šī te legālā un nelegālā dzīvnieku tirdzniecība. Jo par to nevienas nodokļus mūsu valstī nemaksā. Latvijas Kinoloģijas federācija sēdes laikā šo te publiski sauc par hobiju. Bet tajā pašā laikā tantei, kur pārdod ābolus vai vilnas zeķes, gan ir jābūt pašnodarbinātā statusam un jāmaksā nodokļu valstī. Bet, redziet, dzīvnieku audzēšana un dzīvnieku tirdzniecība ir hobijs. Un kamēr visas šīs te jomas netiks sakārtotas, tikmēr, diemžēl, ir jāsaka, ka mēs ļoti bieži saskarsimies ar situācijām, kur cieši dzīvnieks, un cieši viņš tieši banāli iemeslu dēļ. Patvērsmē nav vietas, viņu nevar izņemt. Tas nozīmē, ka šis dzīvnieks atrodas turpat, kur viņš ir. No vakardienas suņiem, teiksim, es viņu šobrīd juridiski neesmu tiesīgi vēl rādīt, kamēr process nav beidzies, ja tur būs криминальное дело результата. Про лошадь? Нет, я про собак, которых мы вчера выиграли. Там 4 акиты, нехватка веса 15 килограммов. Это чуть-чуть больше, чем 1/3 часть нехватка веса. Это собаки выглядят просто ужасно.
они для того, чтобы их выбрать оттуда, ждали больше, чем месяца, чтобы их можно было оттуда выбрать, куда-то их положить физически. Un tā ir tā problēma, ar ko mēs visu laiku saskaramies. Ar to pašu audzētāju, par kuriem es minēju, pagaidrunci, ar kuru es minēju iepriekš, viņiem šobrīd atkal ir vairāk kā 20 suņi. Un es PVD vakar prasu, nu, kā jums tur izskatās? Meitene saka, tev ir vietas, kur uzņemt? Nē, nav, tad neprasa. Пошли к лошадкам. Ejam, visi, es pa sunīšiem var ilgi gaidēs. Tā, pirmkārt, kas sauc šo skaisto līdzi? Dolče? Гунда говорит, что будешь показывать, чтобы оператор подснял, тот, который... Может подойти? Я буду показывать. Здесь видно остатки раны. Это было, что она попала с огромной открытой раной на плече. У нее была отодрана кожа от суда до судова. И здесь перебита мышца. Un kas ir bijis skatījums, kas notika? Tā, tā man pie jums jāstāv. Tā, par to strīdās zinātnieki, kas īsti notika. Nav pierādījumu. Situācija to, ka tā bija brūce ne pirmā svaiguma. Jā, Dolč. Tā, mēs paiesim bišķīt šitam savādāk. Viņa mums tūlīt visiem uzmanīgi. Brūce bija ne pirmās dienas, tātad brūce nebija svaiga. Mums piezvanīja cilvēki lūdzot palīdzēt šim zirgam, pretējā gadījumā viņš aizbrauks uz kautuvi. Kaut gan zirgs ar šādu traumu nemaz nedrīkst braukt uz kautuvi, pēc normatīviem aktiem viņam būtu bijis vai nu tajā pašā notikuma vietā jāetanizē, vai nu zirgs jārunci būtu jāved uz klīniku. Mums piezvanīja, mēs aizbraucām, mēs šo zirgu aizvedām uz LLU veterināro klīniku. Viņai apkopa brūci, pēc tam mēs 3 mēnešu garumā viņai šo te brūci ārstējām 2 reizes dienā saucot vetārstu. Protams, ka tas bija no ziedotāju no pašu līdzekļiem. Protams, ka valsts to nedotē, nevienā acī. Un, protams, ka dzīvnieku īpašnieks nesaņēma nekādu sodu par to, ko viņš ir izdarījis. Tā ir tāda, diemžēl, standarta prakse. Arī šobrīd mums iet tiesu darbi par citu baltu zirgu, par zirgu Palmēra. Process tika ierosināts 2022. gada 4. augustā. Mēs esam tikuši līdz apgabaltiesai, kur arī ir vainīgajai personai attaisnojošs spriedums. Attaisnojošs spriedums, neskatoties uz to, ka pēc sekcijas rezultātiem dzīvnieks bija tik ļoti novājējis, ka zaudējis visus taukaudus no kaula smadzenēm, kas ir pēdējā vieta organismā, kur uzkrājās šie te taukaudi. Es vēl gaidu pilnu spriedumu, lai es viņu varētu nokomentēt, ko es par to domāju no juridiskā skatu punkta, no tāda emocionālā skatu punkta. Tas parāda sabiedrībai, kā vardarbība, cietsirdība, ņirgāšanās par dzīvniekiem ir pieļaujama. Vai jūs varat īsumā arī, kā neizglītotam cilvēkam šajā jomā pastāstīt par tiem procesiem, kas notiek policijā? Kā tas notiek? Tam pie jums nonāk dzīvnieks, jā, kas ir ar traumu vai kaut kas tam līdzīgs, jā? Jā. Tad jūs paši vērsties policijā un tad rakstat iesniegumu un tur jau notiek visa izskatīšana, jā? Jā. Mēs esam tie, kas pie mums nonāk dzīvnieks ar traumu. Ja mums ir zināmi aptuvenie apstākļi, mēs viņus cenšamies noskaidrot, veicam paši savu mini izmeklēšanu. Savācam visus faktus, visus materiālus, ko mēs varam savākt, aizsūtam visu juristam, jurists apskatās, un jurists uzraksta iesniegumu, lai viņš būtu juridiski korekts un pareizs, tad mēs to visu sūtam tālāk uz valsts policiju. Nu, reāli, vai uz pašvaldības policiju, atkarībā no tā, vai tas ir administratīvais process, vai tas ir krimināla process. Nu, realitātē šo gadu laikā tā kā līdz tiesai ir aizgājusi tikai viena lieta, kaut gan sūta. Jūs domājat 2025. gadā? 6. gadā? 15 gadu laikā. 15 gadu laikā. Līdz tiesai ir aizgājusi viena krimināla lieta. Visas pārējās lietas ar ieaugušām ķēdēm, kaklos, ar sakropļotiem zirgiem, nobadinātiem zirgiem, nobadinātiem suņiem, spīdzinātiem dzīvniekiem nav. Tas ir konkrēti mūsu organizācijas prakse. Lai tu panāktu jebkuras lietas aiziešanu līdz tiesai, bet reāli līdz tiesai. Nu, es varu pastāstīt, kā mums bija situācija ar Palmēru. Pirmkārt, mums ir zirgs, zirga līķis.
Mums nav valstī transporta, ar ko šo zirgu līķi nogādāt uz ekspertīzi. Mums valstī nav finansējuma, kas samaksās par šī zirga līķa ekspertīzi. Mums nav finansējuma, kas samaksās par šī zirga līķa utilizāciju pēc ekspertīzes. Tas nozīmē to, ka dzīvnieku aizsardzības organizācijas atver savus naudas maksas, izstiep roku lūdzu sabiedrībai naudu un maksā par transportu. Zirgu opītē nepacels, pepīgi garzīt nevienu nav. Par sekciju 360 kaut kādi eiro, pēc tam vairāki simti par dzīvnieku līķa utilizāciju. Es zinu, Zeķīt, bet man ir jāpastāst, lai sabiedrība zina, kas notiek. Bari. Es tūlīt mazu mirklīt, es uzmetīšu kādu. No šitāt puses raņu lūdzu no pareizā. Tu vari uzsēst sevi uz zelta ilgi. Tēnis. Tā. Es bišķi pieturēšu droši vien slobodē kājas. Jo tā situācija ir tāda ar dzīvniekiem mūsu valstī, kad mēs varam tā kā idioti cīnīties, vakt pierādījumus. Tas nestrādā. Diemžēl esošā sistēma nestrādā. Tad, kad tika grozīts krimināla likuma 230. pants, toreiz prokuratūra teica, ka dzīvnieku aizsardzības organizācijām būtu jādod tādas pašas iespējas un tādas pašas tiesības kā bērnu aizsardzības organizācijām iestāties par dzīvnieku šajos tiesu procesos, jo dzīvnieks jau pats sev neaizstāvēs tiesas zālē. Viņš jau nerunās par šo, viņš nerisinās šīs lietas. Pagaidām mēs joprojām neesam nekur tālāk tikuši. Mēs esam tieši tur, kur mēs esam, un godīgi teikt, šo 15 gadu laikā man jau sāk nolaisties rokas, jo tu visu laiku ej, tu visu laiku cīnies, tu visu laiku strādā, tu runā ar juristiem, tu runā ar deputātiem, tu atduries pret sienu. Reizēm liekas to, ka tā siena no tik ļoti lielas vienaldzības, ka tu gribēdams nevari šo procesu nekādā veidā izkustināt, un neskatoties arī uz sabiedrības spiedienu. Gan krimināla likuma grozījumiem mēs savācām vairāk kā 30,000 parakstu. Tagad nākamajā likuma grozījumiem, kad dzīvnieks nav manta, bet dzīve jusspējīga būtne, atkal vairāk kā 30,000 parakstu. Tas nozīmē to, ka sabiedrība kā tāda, sabiedrība ir gatava pārmaiņām, globālām pārmaiņām dzīvnieku aizsardzībā mūsu valstī. Es nespēju saprast, kāpēc daļa deputātu, kāpēc zemkopības ministrija visu šo procesu apzināti ilgstoši bremzē. Kāpēc Latvijas vetārstu biedrība, kur ir devuši zvērst, kad viņi būs par dzīvniekiem, par dzīvnieku tiesībām, kāpēc viņi bremzē visus procesus, kuri palīdzētu šiem te dzīvniekiem? Un cik bieži ir tie gadījumi, kad dzīvnieki nonāk pie jums jau tajā nepatīkamā stāvoklī? Pa decembri es aizsūtīju 2 iesniegumus. Decembrī es aizsūtīju 2 iesniegumus, kur bija dzīvnieki, kuru situācijās, kurās būtu jāierosina process. Janvārī šobrīd ir PVD ierosinātais process. Janvārs tikai sācies ar izņemto šo te šiem te suņiem no audzētavas. Ņemot vērā, ar piebildi, ņemot vērā, ka mēs šobrīd neapkalpojam nevienu pašvaldību. Mēs uzņemam dzīvniekus tikai ārkārtas situācijās, kad viss ir slikti, un tiešām nav kur viņus likt, jo mēs esam pilni un mums to resursu ir, diemžēl, tik, cik viņi ir. Tās situācijas īstenībā ir daudz biežākas. Es varētu citēt profesoru Liholaju par to, ka Jēkabpils gadījumi dzīvnieku pasaulē ir katru dienu. Viņi bija taisījuši šo pētniecisko darbu, kad tika grozīts krimināla likums. Vardarbība pret dzīvniekiem, smaga vardarbība, krimināli sodām vardarbība pret dzīvniekiem mūsu valstī notiek katru dienu. Katru dienu. Katru dienu kaut kur tiek sakropļots, nogalināts, līcināts, spīdzināts kāds dzīvnieks. Un tas nav tā, ka mēs tagad pārspīlējam. Piezniet PVD, pajautājiet, kur patversme šodien te un tagad būtu gatava uzņemt kaut vai 10 suņus. Tādu nav. Jūs varat paši uztaisīt sociālo eksperimentu, apzināt Latvijā visas esošās patversmes un pajautāt, kur ir gatava uzņemt 10 suņus. Tādu nav. Bet, diemžēl, šīs nelegālās audzētavas, nelegālās un legālās, diemžēl, arī, kas ir ar ciltsrakstiem dzīvnieku pavairotavas, viņām, manā praksē nevienai nav bijis mazāk pa 10 suņiem. Nevienai.
Vakar, kur mēs bijām, bija 14, tad 6 atbrauc pie mums, 8 atbrauc uz labajām mājām. Iepriekš vasarā bija audzētājs, kurās tika izņemti katrā vairāk kā 20 dzīvnieku. Vēl iepriekš audzētājs, kurā izņemti 100 dzīvnieki. Un tādas ir daudz, un tādiem žēl ir tā mūsu ikdiena, tā mūsu realitāte, un tā ir tikai tā iemesla dēļ, ka nav sakārtot normatīvi akti. Mums ir solījumi bijuši no deputātiem, mums ir bijuši solījumi no Zemkopības ministrijas. Mēs esam gājuši neskaitām uz piketos Rīgā uz ielas stāvējuši ar zārkiem un līķiem viņos, bet rezultātu mēs neesam panākuši. Ja nav noslēpums par to vienu lietu, kas nonāk tiesā, viņa tur ir jau spriedums vai viņa joprojām ir procesā? Ja? Procesā spriedums, mēs pirmās instances tiesa zaudēts mums, otrās Prauņa pagaida instances tiesa zaudēts mums. Tas nozīmē to, ka drīkst spīdzināt dzīvnieku, drīkst dzīvnieku novest līdz stāvoklim, ka viņa visi taukaudi ir izzuduši, ka viņš ir tik ļoti atūdeņojies un tik ļoti lielā badā, ka viņš nav spējīgs piecelties fiziski. Viņš vairs nevar piecelties. Viņš ir guļošs uz lauka. Tas nozīmē, ka to darīt drīkst. To darīt atļaut. Jo pat tiesu sistēma mūsu valstī šajā nesaskata krimināla likuma pārkāpums. Nesaskata, gadījās, nepadomāja, aizmirsa, nezināja. Kopš kura laika nezināšana atbrīvo no atbildības. Jo šajā lietā, kas ir vēl sāpīgāk mums, tas zirgs bija adaptēts no mums. Tas zirgs bija adaptēts no mums patvērsmes. Mums bija līgums ar šo te personu. Šī persona zināja, ka viņa kurā brīdī var vērsties pie mums pēc palīdzības. Šai personai bija atmaksāts veterinārārsts šim konkrētajam zirgam no mums. Viņu vienkārši nesauc. Un paskatiet man, ka tā nav cietsirdība. Так, пойдемте к котикам уже, да? Да, пойдемте к котикам. Jānāk atliekšā, lai mēs neizlaist ārā. Jā, saprotu. Mēs te ir tī. Jā. Pie Vilē. Jā. Stāstiet, kur mēs tagad esam. Tagad mēs esam atnākuši pie kaķiem. Šobrīd, pēc cik ārā ir ziema augsts, un mēs mūsu kaķu mājā taisām dezinfekciju un lielo tīrīšanu, tad mēs esam atbrīvojuši gan pirmo, gan otro stāvu priekš kaķiem, lai viņi varētu brīvi pārvietoties, jo pēc jaunajiem normatīviem katram kaķītim ir vajadzīgi 4 kvadrātmetri un katram nākamajam, kas nonāk šajā telpā, plus 2 kvadrātmetri. Ko tas nozīmē? Es varu samīļot kaķīti maziņu. Viņš Tu ir tik droši vari samīļot. To viņas. Nē, izņemt, nē, samīļot. Prestici. Viss kārtībā. Un tad šobrīd kaķi mums atrodas šeit, kamēr mēs labiekārtojam mūsu veco kaķu māju. Jo, ja agrāk kaķi drīkstēja dzīvot 1 kvadrātmetrā lielos būros ar noteikumu, ka viņiem ir iespēja iet ārā un ir pastaigu laukumi speciāli sagatavoti, tad tagad to vairs normatīvie akti nepieļauj. Savukārt tagad normatīvie akti arī, ja agrāk kaķim karantīnai bija jābūt minimumam šim te pašam 1 kvadrātmetra lielajam būrim, tad tagad iztiks minimums karantīnai, diemžēl ir nokritis, gribētu teikt, latiņas 5 zemāk, jo patreizējā vieta, kur kaķis drīkst pavadīt karantīnu, ir 5 reizes mazāka, tātad tas ir kaķu pārdājamies konteiners. Pēc jauniem normatīviem, un tagad tā situācija, diemžēl, ir tāda, kad kaķus karantīnas periodā var turēt pārvadājumos konteineros. Man gribētos likt vienādības zīmi ar dzīvnieku spīdzināšanu, jo karantīna kaķim, nonākot patvērsmē, iztikas minimums ir šīs 14 dienas, bet ja dzīvnieks ir slims, tas noteikti būs daudz ilgāks periods. Ja dzīvnieks nonākot patvērsmē nav bijis vakcinēts, nav bijis čipēts, nav bijis reģistrēts, atārpots, atbulsos, tas nozīmē to, ka viņš nonāk pie mums. Mēs viņu atārpojam, atbulsojam, pēc 10 dienām mēs viņu tikai čipējam, vakcinējam. Tas nozīmē vēl 10 dienas, kamēr iedarbojās vakcīna. Tas nozīmē minimums 23 dienas jau, ko kaķis pavada pārvadājumā, konteinerā pēc jauniem normatīviem aktiem. Protams, mums ir izvēles iespēja neturēt dzīvnieku šādā konteinerā, bet tā izvēles iespēja ir mums. Likums atļauj dzīvnieku turēt šādā.
То есть одна из проблем, о которой я начала говорить, которую мне рассказала Гунга в сентябре прошлого года, и почему я когда поехала по приютам по Латвии, и в тот момент, когда меня не запускают в карантинную зону, чтобы проверить, в каком состоянии, и вообще, как содержится там животное, я, конечно, очень переживала, потому что наш закон разрешает содержать животных, как собак, так и кошек в транспортировочной переноске. То есть это вот переноска для кота, для собак она чуть побольше, но факт остается фактом. То есть у нас как будто депутаты и власть говорят о том, что мы должны защищать животных, да, но при этом мы оставляем лазейку в законе абсолютно открытую для того, чтобы приюты, которые, может быть, относятся не так с душой, да, не к животным, и все-таки придерживаются государственной политики, да, давать жизнь только 14 дней, для них это просто идеальный вариант, чтобы просто скидывать этих котов несчастных и держать их все это время, ну, просто на умертвление, да, то есть ты понимаешь, ну, вот ты представь, что ты посадишь туда своего кота, или даже не своего, просто вот любого кота, и будешь там его держать даже 14 дней. Что с этим котом потом будет? Un viņi nevar nekur iziet, ja viņiem tikai un vienīgi tad šajā. Cik ir daudz apmēram jums kaķīši tagad? Šeit uz doto mirkli ir 18 kaķi. Karantīnā es precīzo skaitli nepateikšu. Iesim skatīties, tur mums ir alerģiskie kaķi. Un mums ir ārā kaķu kolonija. Vairāk kā 70 kaķi, kas dzīvo ārā. Tas nozīmē, tie ir tie kaķi, kuri ir nonākuši pie mums. Viņi pie rokas nedaudz nāk, bet tas ir nedaudz, un viņi maksimums izvairās no cilvēka, no komunikācijas ar cilvēku. Viņi tādi pusmežonīši, bet es neuzskatu to, ka tas būtu iemesls šo dzīvnieku likvidēt. Mēs šos dzīvniekus sterilizējam, attērpējam, atbūsējam, vakcinējam un ļājam viņiem dzīvot viņu ierastajā vidē, vai tad ārā vidē, kā viņi paši pārvietojas un iet kā grib. То есть, понимаешь, Алан, как происходит, да, что говорят, к примеру, тоже ПВД или Земкопи в Министре о том, что нет, ну, как бы мы не говорим о том, что вы должны содержать этих животных вот в этих переносках, но при этом закон это не запрещает. И как бы они говорят, ну как, ну у нас же закон говорит о том, что мы должны, ну, Саудия, относиться к животным с любовью и все, но при этом, когда приходит условно инспектор ПВД проверять, там, нормативные акты соблюдены они или нет, и там приходит, извините меня, бабушка ветеринарный врач, ну, Гундаган, давай говорить откровенно, то она идет по нормативным актам. Она там не вспоминает преамбулу в Сатварсма. Ну, давай, ну, называть вещи своими именами, да? Она и говорит, пункт 38, 38 пункт. Она же, да, можно. Почему у вас коты в переноске? А потому что соответствует с нормативным актом пункт 38. Да, можно. Все, понимаешь? И все. И эта бабушка-ветеринар кекси это поставила, и все, и ушла. Я потом приезжаю в приют и говорю, можете мне показать животных? Нет, не можем, это наша собственность. И они правы, это их собственность. Потому что у животного сейчас статус в гражданском законе, что это просто вещь. Понимаешь? То есть это отношение государства к животным. Tikai es pareizi saprotu, ka principā patversmē viņi patur aiz sevis tiesības. Ja kāds cilvēks atbrauc paskatīties, tad viņi var vienkārši neļaut apstīties. Ja? Jā. Es arī varu nevienu pat nelaist iekšā vispār pa vārtiem. Privāta īpašums, patvērsmē ir privāta zeme. Privāta varu nelaist. Bet nē, man ir cita politika šajā ziņā. Jo es esmu ieinteresēta tajā, lai šie dzīvnieki brauktu uz mājām, lai viņi būtu adaptēti, lai mēs izglītotu sabiedrību, lai mēs sabiedrībai stāstītu, rādītu, mācītu, kas ir labs, kas ir slikts, ko drīkst un ko nedrīkst. Nu, es saprotu, ka valsts līmeņa politika šobrīd ir, kā mums teica Latvijas kinoloģijas federācijas vadītāja Vija Klučiniece, liekos dzīvniekus vajag likvidēt. Es saprotu to, ka šī te ir šobrīd esošā politika, ka liekos, tātad nelikvīdu, tātad bez šķirnes, visus vajag likvidēt. Tātad 14 dienas saimnieks nepieteicās krusts pāri likvidējam. Es uzskatu, ka katrai dzīvai būtnei tomēr ir vērtība, ka katrs dzīvnieks pats par sevi ir vērtība. Un kad, ja mēs saucamies dzīvnieku aizsardzības organizāciju, tad mūsu uzdevums ir šo dzīvnieku aizsargāt. Mūsu uzdevums ir šim dzīvniekam sameklēt labas mājas, mūsu uzdevums ir
izglītot sabiedrību, ko nozīmē šīs te labās mājas, kādās šim dzīvniekam būtu jāatrodas. Bet, diemžēl, mūsu skarbā realitāte vairākās sēdēs, vairākās darba grupās pierādās to, ka valsts līmenī šobrīd mērķis ir masveida dzīvnieku likvidācija. Tad būtībā sanāk tā, ka tad vienīgais tas uzraudzības mehānisms, kas attiecas uz patvērsmēm, ir tas PVC, ja? PVD, ja? Pārtikas un veterināru dienas. Jā. Tad viņi ir tikai un vienīgi tie, kas vērtē, vai atbilst vai ne, un viņi, Jā. tad tas ir normatīvais likums, kas paredz, ka var uzturēt šajā te, jā. Gan suni, gan kaķi, tas bija iemesls, kad mēs cēlām no savas puses tādu pamatīgu troksni. Es parasti netaisu pati sev video rullīšu un nelieku viņus iekšā, nav mans lauciņš. Tā ir viena no tām retajām reizēm, kur mēs ar kolēģi nospļāvāmies un domājām, tagad mēs uztaisīsim šovu par normatīviem aktiem. Ko mēs citu vairs varam izdarīt? Jo es esmu bijusi visās sēdēs, izdevies, man nav nekas. Tad es vienīgi to vēl varu parādīt sabiedrībai, publiski. Un mēs parādījām pēc normatīviem aktiem gan par konteineriem, gan par kaķiem, gan par suņiem, ka tas ir pilnīgi oficiāli un pilnīgi legāli. Un mums arī atzinumi no kinologiem par suņiem. Mēs esam sūtījuši, runājuši par to, kā tas ietekmē dzīvnieku psihi. Jo viens ir fizioloģiski, tas dzīvnieks sēž kastītē, viņš nevar izstiepties, viņš nevar pastaigāt, viņš nevar normāli pagrozīties. Bet otrs jau ir mentālais stāvoklis šim dzīvniekam. Ja mēs gribam runāt par to, kad samazināt agresīvos dzīvniekus valstī, bet tajā pašā laikā mēs gribam iebāzt konteinerī, kurā viņi sajūg prātā, kurā dzīvnieks viņš nevar izpaust nekādas savas elementārās vajadzības. Pat tik elementārs, kā aiziet uz toaletu, viņš nevar. Suns konteinerī nevar piecelties, viņš nevar nopurnāties, viņš nevar izstiepties, viņš nevar pārvietoties, viņš nevar iekārtoties ērtā pozā, kādā viņam būtu ērti apgulties. Tas pats ir ar kaķi. Viņš nevar saritināties kamoliņā, apsikties ar asti un gulēt, tāpēc, kad es atvainojos, viņš tur tikko pats ir piečurājis, jo viņam nav bijusi iespēja aiziet uz kastīti. Es jums parādīšu, kā ir karantīnā pie mums. Jā, tad pastīsimies. Šādi te ir karantīnas boksi pie mums ķepās. Viņi ir kvadrātmetru lieli. Viņos ieiet gan kaķiem kastīte, gan sedziņa, gan barība, gan ūdens, lai viņam būtu tas elementārās lietas, kas tam dzīvniekam ir nepieciešams. Jo šādā konteinerī mēs nevaram dzīvniekam ielikt ne ūdeni, ne pārtiku, ne kastīti, tam tur vienkārši nav vietas. Tas kaķis ielikt šādā konteinerā var tikai vienkārši eksistēt. Kas mīlīgs skaķaņš. Jā. Nē, Viņas abijās mūsu ir daudz. Iesim, parādīsim arī otru kaķīšu telpu. Jo šobrīd pārējie būri ir, teiksim, izjaukti un salikti noliktavā. Jo mēs tūlītās pārvāksim, paliks siltāks, mēs visus kaķus pārliksim atpakaļ uz kaķu māju. Tad taisīsim remontu šeit. viņa mīlīt. Es zinu, ka viņi ir mīlīgi draudziņi. Черный кот какой-то, майонез-каки шейт. Да. Это наглое создание, которое тоже хочет попасть в карантин. Mēs mums vēl ieiet pēc tā. Čau! Tu vari pasēdēt. Čau! Čau! Bet tad ar Almas telefonu tad lūdzēju pirmo stāvu. Jā, tāpēc, ka filmēt būs troksnis traucēs kamerai. Eju pirmo stāvu lejā, darba nesavē pasēdi. Pagaidi man labi. Jūsu komentārs? Ты урчит. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Мазайс. Не, он просто расплылся, понимаешь? Он просто расплылся. Ему нравится. Kā viņš sauc? Как зовут? Давай, делаем рекламу. Он пришел к нам, будем его рекламировать. Он очень такой... Давайте двух, я тоже хочу кого-нибудь. Хочется двух, чтобы... Подожди, давай по очереди, чтобы они рядом не были, знаешь, чтобы они тогда... Девушка. А ты, может, того серого? Мия, мне кажется, ее зовут, я видела в Инстаграме. Да. Tad izdarīsim рекламу. Этот Мелнис, он поедет домой скоро. Да, уже? Тогда другого надо. Брал рекламировать? Jā, es вот šito varbūt paņemšu.
Но он такой, что-то смотрит на тебя. Ну, я думаю, на всех. Подозрительно? Да. Здравствуйте. Можно? Можно? Не, котик, иди. Видишь? Иди. О, смотри какой. Привет. Like that one has looked into me. Сейчас. Это реклама. On the track of a big Если рекламировать, то можно и здесь сделать. Tu nevari tur. Ой, какие рыженькие, хорошенькие. А tas arī karantīns vai tas, kas... Нет, карантин только там. Это аллергики. Это у них на что-то аллергия? Да. На жизнь. У них есть специальный корм, они кушают корм только с одним протеином. Ага. Протеина бариба. Так, закрываем двери. Слышь, эй, ты поедешь, да, ты скоро поедешь. 27 числа ты поедешь домой со своей подружкой. У нас очень хорошо просто получилась та акция по поводу адаптации, чтобы не усыплять животных, потому что поменялись нормативы. И вот мы очень старались, чтобы все по возможности поехали домой. Да. Мой друг. Вот он сам решил, что он хочет сниматься. Слезай. Ну, слезай. Нет, да? Не будешь слезать. Рыженькие. Да, они сейчас все пойдут дружить. Так, ладно, я поменяю сейчас котов, а то черный не будет особенно сильно рад, что у меня на руке другая компания, кошачья. А этот старичочек, у него жизнь очень несладкая была. Он жил в адресе вместе с 21 другой кошкой в двухкомнатной квартире. У довольно веселой тети. В итоге ему проблемы остались с обоими ушами, у него гематома. У него один глазик голубой, второй синий. У него надо рассчитывать того, что у него будут проблемы с желудком. Ему надо кушать только одного протеина корм. Это означает, корм в килограмме стоит, около 10 евро. Но он очень ласковый. Да, чихает. Он очень ласковый. Он очень хочет внимания при этом. Он остался, с хроническими проблемами со здоровьем именно из-за того, в каких условиях они жили. И как у них шла вся его жизнь. Он очень хочет ласкать. Так, Гундак, давай рыжего, может, покажем еще. Это называется анекдот. С каким звуком выпадает кошачья шерсть? Да. Он готов себя показать по-всякому, только чтобы он поехал домой. Это ничего, что я очень некрасивый, но я зато очень-очень ласковый. Очень-очень добрый. Ничего. Очень-очень добрый. И очень-очень хочу домой. Kā sauc? Sniedziņš. Sniedziņš, nu, bet, protams. Jā. Un cik viņam ir? Viņam ir aptuveni 10-12 gadi. Nu, bet viņam ir jūtams šis te vecums dēļ viņa veselības problēmām. Uzmanīgi. Taču. Jā. Tā. Tagad laikos rīžē nesajauktu pēc vārdiem. Ничего. Kurš atnāca Pedro atnāca? Ничего, какой характер. Pauls, jā, viņam, viņš sveicinās ļoti īpašā veidā. Viņam vajag maigi iekost, mēģināt cilvēka pirkstā. Viņš šādā veidā demonstrē mīlestības izpausmes. Kā jūs redzat, asinis neparādās, caurumu nekur nav.
Bet tā ir tāda ļoti kaķiska uzvedība. Viņš uzreiz atnāk un pasaka, ka viņš te ir galvenais attiecībā ar cilvēkiem, ka cilvēka uzdevums būs viņu barot, mīļot, rūpēties par viņu. Nu, kaut kā tā. Nu, runci no kaķīša dzirnavām. Tev dzīvē gājis baigi draņķīgi. Panāc malā, lai var nofilmēt arī otru. Es saprotu, ka tu gribi būt galvenais kadrā. Ar Pedro arī ir jārēķinās to, ka viņam ir gremošanas trakta problēmas bijušas savā dzīvē, un ka viņam ir nepieciešama tikai viena proteīna barība. Kas nozīmē to, ka arī viņa uzturs ikdienā būs ne no tiem lētākajiem, bet, draudzību jau nevar nopirkt par naudu, veselību arī ne. Tāpēc par tiem, kurus mēs paņemam pie sevis, ir jāuzņemās atbildība un jāspēj viņiem nodrošināt tas, kas tam dzīvniekam ir nepieciešams. Tā, nē, šeit runāt. Var kaut ko pateikt? Saki ņau. Nē, tā baigi nedrīkst. Pedro, tu esi bandīts? Jā. Viņš ļoti grib mīlestību. Viņš ir gatavs par visām varītēm. Viņš izdarīs visu, lai viņš nonāktu rokās cilvēkam. Visu. Viņš uzkāps uz galvas, uz pleca, uz kakla, murās un darīs visu iespējamo. Nenokrītīs. Tā kā cilvēks, kā bišķi tā kā, tā. Viņš ir sapratis, ka cilvēkiem forši mīļoties. В силу своей профессиональной деятельности не могу тебе тоже задать один вопрос. Вот после всего услышанного, что рассказала Гундага, руководительница приюта Кепа-Кепа, вообще, что у тебя в голове как-то осело или какое-то понимание пришло вот масштаба этой проблемы? Klaus, zini, kā, protams, es kā cilvēks, kurš seko līdzi jaunajiem, kas Latvijā, es esmu dzirdējis, ja, un gan no tevis par stāstu par tiem kaķiem, gan arī cito, bet, protams, kad tu ar saviem acīm redzi, tas ir pavisam cits stāsts. Tas ir absolūti taisnība, un es, čau. Es pēdējo reizi biju Patversmē, man liekas, mēs braucam, tur bija ekskursijā uz skolu, un tas bija, bet tas bija īstenībā pirms vairākiem gadiem, tur pēc kādiem 10 gadiem, man liekas. Tur mēs staigājam ar tiem suniešiem, UTT. Bet īstenībā, jā, tad no saviem acīm redzot, un kad tu dzirdi tā kā, dzīvi tos stāstus, tas ir pavisam cits. Un, kā es tev aiz kādra jau pateicu, kamēr mēs nefilmējam, ka gluži vien, ka bija mums protesti pret Stambuls konvencijas denoncēšanu, tad arī gribētos, lai mūsu sabiedrībā arī uz tik lieliem protestiem arī izvietu ielas, lai aizsargātu dzīvniekus. Jo man arī ir dzīvnieks, jā, man ir mīlulīts, sunītis, un, salīdzinot, teiksim, to vidi, kur dzīvo mans sunītis un kas te notiek, protams, es nevaru pateikt, ka šeit ir slikta Patversme, jā, jo es redzu, ka, rekur 2, jā. Bet jā, tad skatoties, kas notiek un kad tas Patversmes ir pārpildīti, tad, zin kā, ļoti skarbi ir dzirdēt par to, ka tas ir, ka tu runā ar sienu, ja? Tas bija, es domāju, tas vissāpīgākais, jo, it kā viņi strādā, pēc savas pieredzes, kā es strādāju, jo arī tas ir tā ļoti jūtama lieta, ka tu mēģini kaut ko padarīt, bet tas nesanāc, bet, ko es domāju kopumā, tad, kā saka, ka cerība mirst pēdējā un ka vismaz vajag centies, ja? Jo, ja mēs cenšamies, tad varbūt arī kaut kas izdosies, un es domāju, ka tas ir arī galvenais, ja? Ja cilvēkam ir vērtība, tad arī jāstrādā, ja? pie tas viss labošana, un, mēģināsim kaut ko darīt, es teikšu tā. Un kur atnāca vēl viens klausītājs, ja? Čau, labdien! Здравствуй! Я боюсь, может быть, чтобы он меня... Нет? Я не думаю, что это была хорошая идея пальцы совать. Но, в принципе, понимаешь, ситуация в том, что люди, которые действительно занимаются долгие годы защитой животных, этой темой, которые оббивают пороги депутатов, различных комиссий, юристов, как раз-таки вот эти люди, они работают непосредственно с животными и не занимаются чем-то в медийной сфере, поэтому, конечно, я чувствую, что у меня есть такой пенакумс, и какая-то обязанность, и ответственность для того, чтобы развивать и поднимать эту тему, и доносить до людей, и рассказывать о том, что происходит. Потому что чем больше мы будем об этом говорить,
и это будет все в информационном пространстве, эта тема актуальна, тем шанс того, что это как-то продвинется вперед, шанс увеличивается. Но я могу тебе сказать, что вот мы и off-record немного с Гундагом поговорили, что за последние полгода эта тема, мне кажется, как никогда актуализировалась. И, конечно, мои поездки тоже с Интришей по Патверсму, то, что мы видели, что мы показывали людям, тоже достаточно такая показательная и важная история была. Nu, es teiktu, ka tas ir līdzatbildība. Ka tas arī ir cilvēku līdzatbildība. Nu, ja tu saki, ka tev rūp, tad arī kaut kas jādara. Nu, un, kad mēs jau pavisam drīz arī būs pēdējais tas jautājums, ko mēs izrunāsim, tad arī pastāstīsim, ko jūs varat izdarīt, jā, kā jūs varat palīdzēt satversmēm. Un tad, kā mēs ar tevi runājam, kad mēs satikamies, nu, vienkārši pārunāt par to interviju, kā mēs to taisim, kur brauksim, un tad tur bija tas tavs stāsts, jā, par ko tev bija ieraksti sostīklos, Facebook, TikTok, Instagram, nu, respektīvi visur. Tad tu apmeklēji Patversmi, un tur bija tas stāsts, par ko mēs arī runājam, ka tur bija karantīna zona, ja, kur bija tie kaķīši, it kā bija, bet tev neļauj tur iet iekšā. Там вообще такая жуткая, на самом деле, история. Это история с продолжением. Частично я что-то готова рассказать, частично не хочу эту историю выносить в публичное поле, потому что она еще не закончена. Но дело было даже не в том, что мне не хотели показывать там карантинную зону, потому что даже дружелюбные владельцы, они по разным причинам могут тебе не показывать, да, карантин в первую очередь, потому что это, ну, должно быть стерилизованное помещение, да, не дай бог, там какие-то бактерии или кто-то занесет. Но у меня была история связана с тем, что я увидела, что руководитель данного приюта абсолютно не ориентируется на никаких нормативных актах. Ты можешь сравнить, как говорила сейчас, с Гундагой. Ты можешь пересмотреть мои вот эти интервью, они доступны в сети, и ты сможешь просто как даже обыватель, человек со стороны вообще сравнить, да, насколько человек разбирается, понимает, что он делает. И сравнить с тем, что я отсняла, и что люди вообще не ориентировались. И, соответственно, я увидела парк Апумс, да, по нормативных актах, о чем я тоже писала в заявлении, но сейчас закон у нас работает таким образом, да, что полиция все равно передает все документы и все на рассмотрение и на вердикт ПВД. Понимаешь? То есть, условно, тут происходит история такая, что у тебя есть там ПВД. ПВД отвечает за определенный округ, да, в его ведомстве там находятся, условно, какие-то патверсмы, то есть это его отбилды. Если я приезжаю и говорю о том, что вы знаете, мне кажется, что у вас здесь, здесь и здесь вот парк Апумс, вот вам видео, вот вам фото, вот человек говорит, что у него там столько-то котов, по факту он мне показывает в 5 раз меньше этих котов, а сколько этих котов там вообще, то есть, ну, я начинаю переживать о состоянии этих животных, то что это все полиция там проводит свою часть работы и все опять отдает ПВД, то есть органу, который отвечает за это. Ну, понимаешь? То есть если условно эта инстанция скажет о том, что да, там есть какие-то парки, так они подставляют сами себя. И это происходит по всей Латвии. Да, понимаешь? И эти животные в любом патверсме являются их собственностью. Понимаешь? Поэтому моя мысль такая, что нету смысла сейчас большого локально бороться вот с какими-то отдельными патверсмами. Сейчас надо пускать вообще всю свою силу, энергию, вообще все свои ресурсы на то, чтобы был изменен статус животного в гражданском законе, потому что абсолютно уже тогда все остальные рицы и без все будут действовать по-другому. Понимаешь? То есть сейчас не бегать и решать вопрос с 5 котами, что это тоже нужно делать, да, конечно же. Но в то же время у нас сейчас буквально через 2 месяца состоится юридическая комиссия по вопросу изменения статуса в гражданском законе, и я сейчас пускаю свой ресурс весь туда. Tas ir juridiska komisija Saeimā. Да. Tad viņi skatīsies komisijā, tas
to likumprojektu, nu, izmaiņas likumprojekta, jā? Jā. Tas būs tikai pirmais, Nē, jau trešais būs. trešā reize, kad jūs vērsties. Jā. Мгм. Нет, третья комиссия. То есть Trešā была- komisija. сначала будет это мандат СЭДа и 2 юридические комиссии. Они уже Я. были. Jā. Если я не ошибаюсь, их вот в декабре было 2, и вот следующая будет в начале марта. Bet, nu, es vismaz tā sapratu, ka, nu, jā, bija jau pagājušas 2 juridiskas komisijas, viņi kaut ko izskatīja, viņi virzīja tālāk. Jā. Un tad vismaz mēs tagad varam, nu, nevis secināt, bet cerēt uz to, ka viņi arī virzīs vismaz uz pirmo skatījumu, nu, pašā saimā plenāra sēdē. Jā. Mhm. Tad, nu, respektīvi, mēs tam arī sekosim līdzi, es domāju, droši vien, tad par to arī ziņosim turpmāk. Ты понимаешь, моя единственная надежда, и о чем я говорила Гундаге в сентябре, когда я приехала. И Гундага, абсолютно уже отчаявшись, да, опускала руки, говорила о том, что уже не верят, что можно каким-то образом, победить вообще талак, вообще хоть что-то на уровне закона. И очень такая ситуация, какие-то сакритыбы произошли. Я к ней приезжала во вторник, я подняла эту тему. Я помню, что я в среду выпустила, мне кажется, в районе 6 видео на каждом своей площадке. В пятницу происходит, здесь сейчас расскажу, также я записала видео и попросила средства массовой информации обратить внимание на эту проблему. В четверг уже приехала Латвия с телевизией, сняла вот здесь вот репортаж. Также они взяли комментарий у Земкопи Бесминистри, которые прокомментировали таким образом, что мы пытаемся вообще людей ввести в заблуждение насчет того, что разрешают животных в транспортировочных будках, да, содержать. Да? Ну, боже мой, вот закон. То есть я на это смотрю, я просто удивляюсь. Вот тебе закон, каждый может зайти, об этом я тоже разговаривала, об этом я рассказывала, и посмотреть, что и отляутся. Понимаешь, но в это же время сидит представитель Земкопи Вестминстри, абсолютно наглым образом говорит о том, что это не так. Камон, то есть кто здесь дурак? А он, я на это все смотрю, у меня просто нету слов, понимаешь? И, соответственно, в пятницу происходит в Бауске трагедия с собаками. И все это как снежный ком начинает нарастать. Наша поездка с Интришей по приютам была еще спланирована летом. И мы ездили также за год до этого, в 2024 году и в 2023 году. И, соответственно, одно на второе наложилось. И, конечно же, то, что мы увидели, показали Сабедрибы, что мы увидели в Лепе, что мы увидели в Слоке, в Юрмале. Да, то есть это, абсолютно адекватному, нормальному человеку, это просто шок. Да, и это нельзя так оставлять, и с этим надо бороться, и об этом надо говорить, эту тему надо поднимать, потому что если мы не будем об этом говорить, то это все так и замнется. А сейчас осенью, 3 октября, первая суббота октября, как Сатварсма написано, да, сами свелашенс. И как раз-таки единственная моя надежда персональная в том, что все-таки перед выборами люди, депутаты будут заинтересованы вообще показать какие-то рецепты своему избирателю для того, чтобы за них пошли и проголосовали. Я буду следить за всеми и слежу за всеми юридическими комиссиями, за всеми чтениями. И я буду публично говорить имена, фамилии, партии, кто будет тормозить этот проект. Публично. Es teiktu, ka tas arī ir mūsu atbildība sekot līdzi, vismaz sekot līdzi. Gluži vien, ka mūsu debašu klubu mēs paužam savu viedokli, un arī šeit būs tas aicinājums visiem cilvēkiem, kas arī skatās un kas arī nav cietsirdīgi, un es ceru, ka tas ir absolūts vairākums, arī vismaz sekot līdzi, jā, kā to arī pareizi pieminēja, par ko es pilnīgi piekrītu, ka jebkura situācija un jebkura problēma risināšana ir vajadzīga tā lieta, kā vienkārši runāt, jā, un vienkārši paust viedokli un stāstīt cilvēkam, lai cilvēku sabiedrība zinātu. Un tad, ja jums ir pirmām kārtām, teiksim, ir iespējas stāstīt cilvēkiem, taisīt, nezinu, vismaz jau reposts Instagram un kaut kur, tad arī to ir jādara, jā, lai sabiedrība būtu arī izpratne par to, kas notiek.
Jā. Также важный момент насчет поддержки приютов, если у людей есть возможности, помогать также и финансово приютам, если нет возможности условно приехать или привезти корм, или погулять с животным. Я могу сказать так, что я не могу отбалстить все приюты, кому я бы посоветовала помогать, да, как будто бы с одной стороны я могу сейчас сказать, что давайте поможем всем приютам, но я не буду обманывать в первую очередь себя, не буду обманывать зрителей, потому что не всем приютам нужна эта финансовая помощь. И мне бы очень хотелось, чтобы люди также, кто видели, просмотрели мой контент, а также поняли для себя, кому бы они хотели помочь, кому не стоит помогать, да, потому что, к сожалению, не все относятся по-настоящему хорошо к животным, а просто создают картинку для того, чтобы люди так думали. Un tagad es tev piedāvāšu tiešām pašam palīdzēt, jo mēs kopā ar Āju, kad runājam, ka mēs brauksim šodien filmēt, tad esam arī sarunājam, ka Āja atvedīs dāvanas un arī es paņemu līdzi dāvanas, tāpēc tad tagad piedāvāju aiziesim, paņemsim dāvanas. Jā, tad aiziesim tur, un tur arī parādīsim, jā, ko mēs esam atveduši tad šodien. Ну, tad stāstāja par savām dāvanām, ko tu esi šodien atvedusi. Смотрите, это просто огромное количество вкусняшек. Тут 2 полные коробки. Это, можно сказать, наверное, это как корм, да, но произведен из натуральной рыбы. Этот производитель делает в Латвии, отправляется на экспорт. В Латвии это не продается, потому что это продукт очень дорогой. Вот, но он очень натуральный. Я тоже в Улубеллу его отвозила. Собачки его очень любят. Это натуральная рыба. Forši, 2 kastītes. Jā. Es nezinu, cik daudz šeit ir kilograms, но es nezinu. Nu ir labi. Но я думаю, что на какое-то время точно голодными не останутся. Tā, un man arī ir dāvanas, tūlīt paņemšu. Tā, un arī no manas puses labas lietas ir jādara. Tāpēc es paņēmu no mūsu kolēģiem, no mūsu pastāvīgiem sponsoriem arī vairākas šeit ir viss kaut kas, lai suniešiem, kaķiešiem būtu arī uz ko gulēt. Jā, tā kā visādas siltas lietas te ir. Jā, tā kā cerēsim, kā arī patversmē tas būs noderīgs, jā, ka viņi varēs to izmantot, lai arī uzlabot vēl vairāk uzlabot tad tas istabiņas, kas ir tagad suņiešiem un kaķīšiem. Nu, re, tā kā, un ja jums arī ir vēlme, ja jūs sekojat līdzi, tad droši aicinājums jums, tā kā jūs dzirdiet visu, ko mēs šodien stāstījām, un droši aicinājums arī jums, jūs varat atvest arī barību, nezinu, siltas tur apģērbu vai vēl kaut kas, un arī palīdzēt dzīvniekiem. Пледени, я неpieciešami visu laiku пледени. Также ты видишь сено, да, о чем я говорила, что сено очень нужно, вот, особенно в такую погоду, собачкам в будке, потому что они могут как-то сохранять свое тепло, потому что получается так, что они кладут сено, на сено еще какие-то пледики и ложатся, и, если закрыта еще будка, она должна быть закрыта по нормативам, то тогда собачке не так холодно, потому что если она находится долгое время вообще в холоде, то есть она всю свою энергию тратит на то, чтобы согревать свое тело, что тоже очень неправильно. Un tad tas ir pirmais. Otrkārt, protams, kā redzat, kā mēs vairākas reizes runājam par to, ka tomēr ir nepieciešama nauda, lai to visu uzturētu, tāpēc arī svarīga lieta ir ziedot, tā skaitā patversmēm, un šajā video mēs arī atstāsim visus nepieciešamus rekvizītus, jā. Tā kā, ja jums ir kāda naudiņa, droši varat nopirkt, teiksim tā, kā nopirkt kafiju, jā, un atsūtīt vismaz kādu naudiņu, jo es domāju, ka no katra cilvēka pa 1 eiro dabūt. Tas ir jau ļoti lieliska lieta, ko mēs varam izdarīt, vienkārši pa kafijas cenu saglabāt kādu dzīvi, kas īstenībā tā ir.
Un, protams, ja jums ir vēlme atbraukt, paskatīties, droši brauciet, apskatiet, kas tie notiek, pastaigāt ar suniem. Un, kur zina, varbūt jūs arī atradīsiet sev kādu mīlītu un draugu uz mūžu, kas atradīs arī sev mūžīgu māju un dzīvosiet tur kopā. Но надо помнить обязательно о ответственности, да, чтобы люди Против. оценивали свои возможности, насколько это или желание такое краткосрочное, эмоциональное, или все-таки люди готовы действительно на себя взять ответственность, чтобы ухаживать за этим животным 10, 15, 20 лет, да, это очень ответственно. Tāpēc uzreiz pēc tā, ka mēs noskatāmies podcastu, nebraucam, jā, tā kā pāris dienas padomāt, un pēc tam tad varam droši braukt. Un šodien mēs bijām, vēlreiz atgādināšu, ka šodien mēs bijām patversmē ķepā, kas atrodas netālu no Jelgavas. Un, principā, Jelgava atrodas pavisam netālu no Rīgas. Un tad droši aicinājums jums arī sekot līdzi, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā, un braukt, palīdzēt dzīvniekiem, jo tas ir tīpaši šajā sarežģītajā laikā ļoti, ļoti svarīgi saglabāt не только человек dzīves, bet arī dzīvnieku dzīves. Я еще хотела сказать о том, что эта моя шуба искусственная. Lai komentāri nebūtu jāliek, tad uzreiz norādījumi, jā? Да. Mākslīgi. Labi, paldies tev, liela Sāja, par to, ka pavadījām laiku. Paldies, tad patversmē ķepā, un tad tiekamies, kur zinu, varbūt arī šeit, varbūt debušu turnīrus, bet galvenais ir, kā tiekamies.